Šajā epizodē mēs runāsim par bipolāru afektīviem traucējumiem. Un mans biedrs, kā vienmēr, ir ārsts psihiatrs Pēters Zālītis. Labākais psihiatrs Pēters Zālītis. Tuk, mēs esam gaisā. Saka, Pēteri, kas patiesībā ir bipolārie traucējumi un kāpēc tos tik bieži pārprot? Klausies, bipolārie, ko tu pats saproti ar vārdu bipolārie? Bipolārs, tas ir tāds bi. Kas tev saistās ar vārdu bi? Priedēkli. Biseksuāls. Ko nozīmē biseksuāls? Gan tur. Gan tur. Piemēram, ar ko? Ar to un to. Ar šo un šito. Tad tu jau esi stigmatizēts šobrīd, ja? Runā atklāt valodu. Ar sievieti vai... Man ir bipolāri traucējumi. Pagaidi. Tu saki biseksuāls, ja? Jā. Tas ir... Sieviete, vīrieti, ja, vai ar abiem diviem kopā vienlaicīgi. Ar abiem, ja. Tad ar vienu, tad ar otru. Augšas, lejas. Bipolāri traucējumi. Bija arī divējādi. Jā. Un tas, ko mēs te aizkadrā runājām, vai bipolāri traucējumi, bipolāri afektīvi. Loģiski, ka bipolāri afektīvi, tu pēc sevis zini, ka tev mēdz būt labs gara stāvoklis, pārāk labs, ka tu vari visu kaut ko, un tu dari ātri un tā. Un tāpat laikā var būt depresīvs gara stāvoklis, ka ir ļoti slikti, un cilvēks nevar iziet ārpus mājām, un ir slikti, un nekādīgi. Un to tas arī nozīmē, ka ir bipolāri afektīvi traucējumi. Afektīvs tas nozīmē ar gara stāvokli saistīti, un rezultātā ir šīs gara stāvokļa maiņas, kas var mainīties no minimums 4 dienu laikā, nedēļas laikā, un tikpat labi smagākā gadījumā tas var mainīties pa pusgadam. Kāpēc cilvēki ikdienā mēdz nepareizi lietot apzīmējumu? Man laikam ir bipolārie traucējumi. Man laikam tas ir kā? Tā mēdz. Jā, man laikam, kurš sevi tā apsūdz. Internetā izlasīt. Bet, zini, man liekas, cilvēki nesaprot, ko nozīmē bipolāri traucējumi. Es domāju, ka nesaprotu. Mani nesaprot, piemēram, man ir bipolāri traucējumi. Man līdz cilvēki redz, kurš saprot. Kas nav saistīts ar mentālo pasauli, ja? Nesaprot. Mēs tā aizkadrā runājām tikko. Piekrītu. Jebkurā laika periodā ir bijušas kaut kādas šīs stigmas un vārds stigma, man liekas, mums ir visbiežāk lietotākais vārds šajās epizodēs. Interesanti, kāpēc, laikam mēs citus vārdus vienkārši nezinām. Bet doma jau ir kāda, ka atbilstoši laikmetam ir kaut kādi vārdi, kaut kādas slimības, ar kurām cilvēks uzliek birku sev virsū. Trendam? Trends, tas ir moderns vārds, bet, piemēram, kaut kādos 90. vai pirms 90. bija tā vārds, tu tā kā esi šiziķis. Šiziķis, jā. Jā, uzlika tev birku, ka tu esi šiziķis, vai tu esi alkoholiķis, un kā saka, tu neesi cienīgs dzīvot, ja? Tu neesi pelnījis dzīvot. Jā, joks pa jokam šajā gadījumā, bet reāli šis ir tas, kas cilvēkiem arī sāp. Ka viņiem uzliek birku, un tajā momentā, kad cilvēks grib pasargāties, viņš nosauc sevi pats kādā sliktā vārdā, lai paspētu. Pirms viņu kāds nosauc par bipolāru, depresīvu, jo bija tāda perioda, kad cilvēks saka, man ir depresija. Jā, pažēlojiet mani. Upura loma ieslēdzās tādā momentā. Es kaut kādos situācijās mēdzu teikt, es esmu mentāli. Kļūdījies kaut kāds lietas. Es esmu mentāli. Ja esmu bipolārs. Tas ir tā kā sevi nosaukt kaut kādā momentā sliktā vārdā. Viens ir, kā saka, paprasīt palīdzību pie profesionāļa vai pie garīdznieka, kā mēs to runājām, pie vīrieši neraud, ja tev ir saslimšana, tu ej pie ārsta. Reāli. Kāpēc lieto šo? Kāpēc tu ne? Un tāpēc, ka cilvēks ir upuru lomā. Tāpēc, ka viņam gribās sevi nolamāt.
Zini, ir tas teiciens, kā saka, ja par tevi pateiks kaut ko sliktu cits, neatcerēsies neviens. Ja tu par sevi pateiksi kaut ko sliktu, visi to atcerēsies. Jā, nopietni, bet Ja, piefiksēs. visi tevi norakstīs kā bipolāru. Ar ko bipolāri atšķiras no parastām garstāvokļa svārstībām? Tas pats viena diena depresija ir, viena nav. Garīgais ir, garīgā nav. Ar ko atšķirās no parastām? Nezinu, kā ir. Ja tev kāds nodara pāri, tu esi veselīgs cilvēks. Tuvs cilvēks nodara tev pāri, piemēram. Nav svarīgi, vai seksuāli, vai neciena tevi, vai tās toksiskas attiecības, piemēram, kuras tu gribi turpināt. Tev izdara kaut ko ļaunu, kas tev sāp. Bet tu to cilvēku mīli. Loģiski, ka tev būs pretrunīgas jūtas tavā galvā par to, ka, kā viņš tā ar mani drīkstēja. Viņš tak ir labs cilvēks, un tu mētājies no šīm domām, kas loģiski ietekmē tavu garastāvokli. No vienas puses, tu esi depresijā par to, ka tavs mīļotais cilvēks ir tevi nodevis, bet tāpat laikā tev nākamajā mirklī ir eiforija par to, cik viņš ir foršs. Tu mētājies no viena grāvja otrā, un loģiski tas var notikt stundas vai 2 stundu vai dienas laikā 10 reizes. Un tas nenozīmē, un es tuvojos šai domai, un tas tuvojās tam, ka tu izlēmi, ko tu ar to gribi darīt, vai šim cilvēkam palīdzēt, vai viņu pamest. Tu izdari izvēli. Kā piemērs, jā. Ja? Neatkarīgi no tā cilvēka, kā viņš jutīsies. Tā ir veselīga lieta. Tie nav bipolārie traucējumi. Bipolārie traucējumi ir, ka tev mainās garastāvoklis bez iemesla. Respektīvi, tev viņš var būt labs, tev viņš var būt slikts. Un tas iespējams, un nevis iespējams, bet jā, tas nav atkarīgs no tā, vai nomirst kāds cilvēks tev blakus, vai tev ir problēmas attiecībās, vai tev ir kaķītis nomirst, piemēram. Ja tev kaķītis nomirst, loģiski tu izjūti ļoti, ļoti dziļas bēdas, skumjas, jo tu esi bijis pieķēries viņam. Kā var neķieķerties kaķītim? Tajā mirklī, kad tev ir bipolāri traucējumi, tu viņus nevari ietekmēt. It sevišķi, ja tu neārstējies. Kas notiek pie mānijas? Cilvēks sāk lietot pastiprināt alkoholu, no alkohola ir negatīvās sekas, cilvēkam parādās neizvēlīgi seksuālie kontakti, cilvēks nododās kaut kādām citām atkarībām, viņš neguļ pa naktīm, viņš taisa plānus, sarakstus ar nereālām lietām, ko sasniegt. Viņam nav šīs spējas, kā saka, saprast, ka viņš nekad mūžā nekļūs par miljonāru. Ka viņš nedzīvos saules mūžu, ka viņš nav mūžīgs. Viņš to nesaprot mānijas stadijā. Viņam nav šī robeža, šīs kontroles sviča pārdzīvot šīs sajūtas. Viņš ir, kā saka, viņš vadās pēc sava garastāvokļa. Ja viņam ir super garastāvoklis, viņš iet līdz pēdējiem. Un tad, kas notiek, atgriežoties pie neizturmām jūtām un kāzām, tad, kad cilvēkam ir baigi daudz jūtu, nenormāli neizturumu, viņš vai panikā raud, vai lieto, piemēram, alkoholu bezjēgā. Un depresijā ir tas pats. Tu nevari bipolārā depresijas fāzē būtībā tikt ārā no viņas kā tikai bez medikamentiem. Un jā, ir cilvēki, kas to saprot vienā momentā, ka viņi apkārtējiem cilvēkiem nav jāietekmē viņu garastāvoklis, ka apkārtējie nav atbildīgi par tavu garastāvokli, kad tu par savu garastāvokli esi atbildīgs tikai tu pats. Jā. Un te mēs atgriežamies pie jauniešiem, kas saprot,
ka viņi ir slimi un ka viņiem ir vajadzīgs ārsts, psihiatrs. Un ka jāārstējās ir pie ārsta, nevis sava līdzcilvēka, kurš iespējams tevi nekad nesapratīs, ja viņš no vecās paudzes un pateiks, ka visi psihiatri ir šarlatāni un tu nedrīkst iet pie viņiem. Saprot domu, jā? Ot šeit ir visas tās nianses. Jo pie bipolāriem, tā ir endogēna saslimšana, tu tur nevari emocionāli kaut ko iesaistīt. Ja tu neārstēsies, tu nodarīsi pāri tikai saviem līdzcilvēkiem. Un kā atšķirt, vai tie ir bipolārie, vai tā ir emocionalitāte vai depresija? Te ir mans nākamais jautājums. Jā, es tā arī sapratu, ka tu uzdosi. Nākamais. Bipolāriem traucējumiem ir ļoti specifisks vecums, kad viņi attīstās un sākās. Kas ir perfekti. Pagaidi. Viņi sākās 15, 16 gadu vecumā, kā likums visiem, kas slimo. Ja aiziet 17, 18 gadi, un tu neesi ar depresiju saslimis vai kaut kādām mānijām, tu neesi sācis lietot uz tā fona kaut kādas vielas, alkoholu vispārējo, vai sācis seksuālo dzīvi, tad ar tevi viss būs kārtībā. Tev nebūs tie bipolārie. Bet, ja tas sākās kaut kur pirms 16, 15 gadiem, tad ar depresiju, piemēram, tad visticamāk tā būs depresija. Baigi reti, bet mēdz būt arī no jauniešiem, no bērniem bipolārie, kas saka, traucējumi. Godīgi sakot, es nekad dzīvē to neesmu redzējis, bet konferencēs par to runā, ka tāda lieta ir, bet tur jābūt konsīliem, un tur vienkārši tas ir gandrīz neiespējami. Un, pirms tam tā ir vai depresija, vai arī, piemēram, kaut kāda traumatiska pieredze šajā te ģimenē, ka, piemēram, kur ir sistemāte, un tad attīstās, kā saka, spēja neredzēt kaut ko, vai arī kliedzienu, spēja nedzirdēt, un uz tā fona, kā saka, visādi psihosomātika un vispārējais. Tas ir mans case, par ko sākāt. Nē, viens otru neizslēdz un varbūt paralēli. Jā. Un, piemēram, ja mēs skatāmies, ir arī tāda diagnoze kā uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms. Tur, kā saka, ir tāda sakarība, ka ir jābūt bijis kaut kādam traumatiskai pieredze ģimenē, vai arī pašam ar traumatisku pieredzi, un nav svarīgi ar kādu. Vai suns iekoda galvā, vai vecāki cieta, vai Ziemassvētku vecīti. Es atvainojos par Ziemassvētku vecītes stulbs piemērs. Bērni nesatīsies. Jā, bet izrādās, ka Ziemassvētku vecītes ir teicis vai brālis. Šitas jāizgriež. Tu nesabojies bērniem. Traumas būs bērniem no tevis. Santa nepastāv. Es nezinu, vai es sabojāšu ar 16 gadīgajiem dzīvi. Klau, ar ko? Kas ir simptomi, kas liecina, ka jā? Pirmām kārtām vajag, kas saka... Kas ir pirmie simptomi? Pagaidi. Neskrien pa priekšu laikam. Nebaksti dieviņu. Labi. Man atkal komentēs par to, ka es pārtraucu visus un tā tālāk radījuma laikā. Dievu nepārtrauc. Šitas te pirmie simptomi, kam vajadzētu pievērst uzmanību un rada bāžas, ir tad, ja, piemēram, kaut kādi depresīvie traucējumi attīstās 15-16 gadu vecumā. Vai tā tiešām ir parasta depresija, un vai tiešām šis jaunietis nav sācis lietot alkoholu vai vielas pietiekuši ātri, kas pats par sevi jau var būt iemesls bipolāriem traucējumiem, jo bipolāri traucējumi afektīvi nav tikai, kā saka, izolēta saslimšana, bet šie garastāvokļa svārstības var būt arī pie jebkuras citas saslimšanas. Protams, jautājums, vai tie attīstās 15-16 gadu vecumā, bet viņi var būt. Kā atšķirt labu garastāvokli no hipomānijas vai mānijas? Kad tu priecājies? Tas ir jautājums. Kad? Jā. Kad?
Nu labi, piemēru uzstāst. Kad es priecājos? Jā, kad tu priecājies? Ka es esmu kaut ko forši izdarījis. Jā, tas ir gandarījums. Es saku kādu sīku, sakupes dzīvokli, piemēram. Piemēram, tādas mazas tādas, es kaut ko foršu dzirdēju. Tu priecājies tad, kad tavam draugam ir labi? Jā. Kāpēc? Bet tā ir daļa no manas cilvēcības, mana rakstura. Vai ne? Tas tā ir daļa no mana rakstura. Un tas ir normāli, vai ne? Protams. Reik, tu vari atbildi. Tas ir normāli. Pie bipolāriem traucējumiem tev ir nepamatot labs garastāvoklis. Tev ir nepamatots prieks. Man arī uznāk tās mānijas. Ka, tie jau tās uzspēlētu dopamīnu, ko es te iegūstu. Bet, Nē, dopamīnu, varbūt tev tas dopamīns vienkārši izdalās. Man iedzina dopamīnas biežiem. Tu redzi šo sakarību. Es redzu. Jā, pēkšņi tev ir dopamīna spaiks organismā, un tu jūties nenormāli labi. Bet tas nav tāpēc, ka, piemēram tu esi fantāzija par ko. Mēs kaut kad runājām par vienā rakstā par nozāļošanu. Bija, man liekas, sievas veselībā tas raksts, un tur mēs runājām par to, ka cilvēkiem ir stigma par to, ka cilvēki nozāļo. Jā, protams. Un, piemēram, cilvēks tiešām viņam ir bijusi smaga halucinoze, viņu tiešām sedē, jo pretējā gadījumā dopamīns iznīcina galvas smadzenes, un rezultātā tie radinieki, kā saka, skatās uz viņu un nepazīst, kas tas tāds ir, kāpēc jūs viņu nozāļojāt. Un tad noņemot viņu, piemēram, no medikamentiem, vai arī ja kāds psihiatrs vai kāds ārsts ir turējis savu pacientu ne tikai uz varbūt psihiatriskiem medikamentiem, viņš ir bijis miegains un nekāds, un tad viņu noņem, un viņš paliek adekvāts, viņš paliek dzīvs. Un tas nenozīmē, ka tie ir bipolāri. Kāds šķiet, sakiet, lūdzu? Tad, kad man ir hipomānija, tu izkodu. Es pats izkožu. Bet jūs negribat atzīt, ko? Nā. Tas, kas ir mānijā, viņam patīk mānija. Es runāju par hipomāniju. Jā, bet cilvēks... Mānija arī ir labi. Es pats padošu. Es pats esmu bipolārais. Mānija, katram ir savs case. Mānija, viņa var palīdzēt nodragāt to, ko es nezinu, 2 nedēļās neizdarīšu. Tā ir mānija, var arī, tas ir stulbi izklausās, bet tāpēc jau es kontrolēju ar medikamentiem. Nevienmēr sanāk, bet mānija, kaut kādos keisos, ja viņa ir viegla, tad to vienkārši viegli. Zini, ko saka? Tu pats esi teicis, nepacīt. Man liekas, ka kādos raidījumos, kad mēs pirmo reizi runājām par bipolāriem traucējumiem, afektīviem, tu pats esi teicis, ka tev bija viena brīdi uzskats par to, ka tad, kad tev izlīdzinājās garastāvoklis, tu teici, un to saka ne tikai tu, bet man liekas visi, kas cieši no bipolāriem traucējumiem, kad doktor, atgrieziet man to mānijas stāvokli, tas bija tik labi. Bet tas ir bīstami. Protams. Bet visi cilvēki, kas iet ārā no bipolāri afektīviem traucējumiem, kas ir medikamentos kompensēti, viņiem pirmais sākumā ir tas šoks par to, ka arī tā var. Nē, es uzskatu, kad viņi neatpazīst šo te stāvokli, kas ir normālam cilvēkam. Nē, tas nav mans case. Vēl tu neesi līdz tam nodzīvojis. Vai esi? Es jūtos kā cilvēks, tāpēc, ka un man tās mānijas, kas viņas kādreiz bija ilgstoši, man jau remisija uz to visu. Tu pats zini, tu man izvilki. Un bipolārajiem manā gadījumā tas ir smags ceļš arī. Bet arī jāmācās izprast. Es nenoliekšu, ka tad, kad man ir mānija, kad es saku pacelāts, vai UDHS, ka man ieslēdzās. Ja? Agrāk man tagad būtu riebīgi atkal izjust to, kas bijis kādreiz. Papildus ar medikamentiem dabūtu dopamīnu, tagad es raujos nost, gribēšu būt realitātē, saiknē, jo es negribu nodzīvot dzīvi, kur ir tāds, visu laiku es pīdies pa mānijām, kaut kā dzīves sasniegumu pateicis mānijām, un pēc tam tāds rūgtums.
Jā, manis bija kāpēc bija mākslīgi. Tas nebija iestābies slimība, kas tāds. Tāpēc es viņam baidos no tā. Jā, mānieki gādas ir forša, bet tas ir stulbi. Tad izdara daudz muļķības. Jā. Un tas nedod Nedod, neko labu tev, nedod neko labu priekšstatam par tevi cilvēkiem. Un tā arī laikā tu nodari ar visiem pāri apkārt. Protams. Tad jautājums uzreiz nākamais par šo. Vai cilvēks mānijas laikā apzinās, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā? Nē. Pilnīgi neviens? Pilnīgi neviens. Bet, kad es iemācījies izprast savu slimību, iepazinis, gadu gaitā jau zinājis. Es atkal par sevi. Nevienmēr var nočakot to, ka tā ir, bet var iepazīt to slimību. Man liekas, tev tiešām jābūt bez mazliet gadu desmitiem šajā slimībā, lai tu... Man 35 un mēs atklājām 16. gadā, ja mēs te iepazināmies. 16. gadā es laikam atklāju, ka man ir... Pēdējā laikā pēc 10 gadiem tu esi tikai sācis kaut ko apzināties. Ja, paskaties, kur mēs esam pēdējos gadus. Mēs filmējamies Rolanda pavadībā. Mums ir mākslinieckais personāls, kas mūs zīmē. Ja, un tu esi spējīgs. Jā, mums ir kaut kāda organizētība, kas tādā ziņā nebūtu iespējama, ja tu slimotu. Tu jau esi norganizējis šo te visu tieši tā. Tu esi organizēts un darbspējīgs tādā ziņā. Tā kā tas ir labi. Pārmaiņas pēc tev pa pidaru nenosauc. Paldies tev. Kāpēc mānijas laikā cilvēks bieži jūtas tik labi, ka atsakās no ārstēšanās? Tā notiek. Savu laiku. Šajā raidījumā būs daudz par mani. Komentēt nav jēga, jo man neskartas. Tas ir pieredzes dalīšanās. Un paldies, ideāli. Es uzskatu, ka tas ļoti forši. Tagad performēšu es vairāk. Joks. Kad ir labi, liekas, ka viens saka, Dievs man ir dziedinājis, nav tos medikamentus. Tikai pēc viņš nedomā, ka Pēteri glābi, ātris izsprāgušas. Joks. Nevienīgi bija iesmiet ne par vienu. Joki, es par sevi. Un ir tieši tā, ka mānis atgā. Zāles? Kādā sakarā? Dievs izdziedinājis un vispār es sapratu, ka viss ir atkarīgs no manis, ja? Un viss būs labi. Un ja rakstu, tu esi nodaļā, tu esi kaut kur grāvī, tu nezinu, dari, ko tu gribi. Katram ir savs, kam ir grūtāk un vieglāk un tā. Bet kas tā par performanci? Kas medikamenti, man ir labi. Vai tas ir tas pats, ka labi justies tajā ir? Un nelaist iekšā realitāti? Te mēs pieminējām tādu lietu kā dopamīnu, vai ne? Mākslīgo. Īslaicīgo vai garlaicīgo. Jā. Šitas te, ko dopamīns dara, kā tu domā? Padara laimīgu. Atslābina. Raisā ļauj dopamīzos to viltus kaut kādu pasauli, man liekas, izskatās ar... Baudīšanu. Baudu, jā. Bauda, bet pēc tam... Un, saproti, tā mānija jau ir dopamīna tāds... izmešana, organismā. Organisms kaut kādu mehānismu dēļ nespēja nobloķēt to dopamīnu dēļ disregulācijas. Un rezultātā tu dabūni milzīgu narkotisku devu, dēļ kuras tu paliec atkarīgs, un tad tu esi tāds dopamīna džankijs. Un to dopamīnu centies kaut kā dabūt arī. Tāpēc arī ir cilvēki, kas ar bipolāriem traucējumiem lieto narkotikas vai alkoholu, jo viņiem gribās šo stāvokli atkal sasniegt un dabūt. Zinu. It sevišķi, ja negribās vēl piedāvām tā realitāte ir draņķis, tad bipolāriem cilvēkiem, bipolāri afektīvi cietējiem, viņiem ir tendence nejust. Un tad ir, kā saka, dubultdiagnoze, ir gan bipolārie traucēji, gan, piemēram, tas pats alkoholisms. Vai narkotiskās vielas, jā. Jo cilvēki, kas ar bipolāriem traucējumiem, viņi vieglāk padodās atkarībām. Jā, piekritīšu. No pieredzes arī, jā.
Un tās atkarības mainās. Pamet vienu, es nākamajā ļoti grūti nokontrolēt, atgriezties. Un atkarībām kādi ir pamatsimptomi? Pamatsimptomi? Kas nāk līdzi psihoterapeitiski? Melīgums, manipulācija. Jā. Cilvēki izpilda funkciju, Jā. nevis ir normālas attiecības, kas veido toksiskas attiecības. Jā. Un izvilkt ārā šādu cilvēku, kuram ir šī dubultdiagnoze, var ar zālēm plus psihoterapiju. Ja mēs runājam par nākamajiem jautājumiem, kurus noteikti man uzdos, kā jau parasti klišejiski. Piedod. Kāds ir raksturīgākās kļūdas? Ko tu atvainojies? Muti, klausies, tagad tev saku. Kādas ir raksturīgākās kļūdas un riskantākie lēmumi mānijas laikā? Piemēram, kļūt stāvs bagātam īsā laikā. Nopirkt zelta stieņus un ātri viņus pārdot. Vai arī nopirkt, piemēram, veselu kaudzi ar velosipēdiem Nīderlandē un atvest viņus tirgot Latvijā. Zinu šo. Kaut kā saproties, nopirkt kaut ko pa lētu un notirgot pa dārgu un, tā ātri, ko pīpradai. Finanses, viens vārds - finanses. Biznes, būvēt impēriju vai būvēt kaut ko, finanses. Es biju tas, kas gribēja, cik gadus atpakaļ kaut kā māņa man bilkstošāka, ka es ņemu kredītus, jo gribējās, tā piķis ir laba alga, tā apmaksāsi. Man liekas, ka trakākais ir finanses. Sapirkt, izpirkt, jo tas tiešām mānijā, lai kāda viņa vieglāk, īsāk, garāk būtu, tur vienmēr, man liekas, katram būs tas triggeris, vai ne? Par to, ka vajag kaut ko pirkt, vajag dot. Jo es nopirku visu kaķītiem, bet kaķīšu vēl nav. Bet kaķītis arī būdams pēc mānijas, kad man uzlapojas, ka es kaķi joprojām gribu. Bet es vienā dienā nopirku visu kaķītim. Un tad nāca vaļa, pārgaitas impulsivitāte. To labi, kaķītis vēlāk, bet viņš būs. Bet finanses, pirkumi, darījumi kaut kādi. Vēl teorijā saka, ka dibināt uzņēmumus arī ir tā kā. Nē, ceļš, ja viņi ir 5, tad jau jā. Jā. Vai mānijas laikā cilvēks var kļūt bīstams sev vai apkārtējiem? Bīstams? Jā. Tiešām? Jā. Var nedaudz pakomentēt, kāds izpaužās? Jo es neesmu sastapis nevienu, bipolāriem, pazinu vispār, kas var būt kādu sekas būtu kaut kas bīstams būtu noticis. Ja cilvēks neārstējās un nonāk... Bet vai viņš var būt bīstams? Sev tā pofīgi, pats vainīgs. Bet... sev nav. Ir bipolārie pacienti, pacienti būtu īstais vārds šajā gadījumā, tiešām nopietni tādi un bīstami, kas dekompensējās mānijas gadījumā. Un, piemēram, viņiem var būt kaut kādu iemeslu izraisīt psihoze. Viņiem ir izmainīta domāšana, kas jau tā ir pie mānijas. Un saproties, šis etisko viņš pāriet? Nē, tas pāriet, ka viņam rodās murgi par savu partneri, par kaut kādām tādām lietām, un tad viņš var kļūt... Cita realitāte parādās. Jā, cita realitāte, bet, piemēram, ja cilvēks vēl piedāvām nav pārliecināts par sevi, viņam var būt jauktā epizode, kas ir gan depresīvie, gan mānijas stāvoklis vienlaicīgi, kas ir ļoti smags stāvoklis, un iedomājas, ja cilvēks jau tā ir pa dzīvi greizsirdīgs, viņam ir greizsirdības murgi mānijā, un tad viņš, kā saka, nav ārstēts, viņam nav, kā saka, zāles, viņš paliek aizvien vairāk, viņš paliek agresīvs pret savu partneri, varbūt arī fiziski vardarbīgs, un tad rezultātā ir ļoti slikti, tiek iesaistīta policija, un saproties, tas viss ir, kā saka, arī balstīts savos priekšstatos par sevi, un cilvēkam tomēr, kā jau tu minēji, un mēs tikko runājām, ka ir izmainīta uztvere par to, kas notiek apkārt, un ir izmainīta uztvere par sevi un par savām spējām. Un tad tu to visu pārliec uz savu partneri, savus murgus. Bipolāri traucējumi, tad paturpinot šo te, ko tu gribēji, kā ietekmē darba dzīvi, attiecības, ģimeni, kā tas viss iet...
nezinu, no kaut kādām, nezinu, labi, runāt par darbu un ģimeni. Tu esi kādreiz pārlasījis savus tekstus, ko tu esi rakstījis mānijas stāvoklī? Nē, es viņus atceros, kas esmu rakstījis. Tu pārlasi. Tas, ka tu atceries, tas ir viens. Bet cilvēks, kas ir mānijas stāvoklī, viņš mēdz rakstīt sviestu. Tu kādreiz tādu biji izdošana, jā. Jā, un tu skaties uz tiem tekstiem un domā, kas ar mani bija noticis tad, kad es šito esmu rakstījis. Nē, es vienmēr atcerējos. Bet mānijas stāvoklī cilvēki mēdz rakstīt, piemēram, 1-3 naktī un uzraksta kaut kādu sviestu pilnīgāko. Ok. Jā? Ja vēl pālī, es saprotu pieredzi. Ir cilvēki, kas arī bez pāļa raksta kaut kādas interesantas lietas. Bet, cilvēki, kā saka, dara crazy. Ok. Labi. Un tad viņi nodara pāri sev un pāri citiem, varbūt uzrakstot kaut kādas ne tādas lietas no sērijas. Jā. Viņi pret mani slikti izturējās, es viņiem parādīšu. Okay. Jā, zini ne tas, ka tu parādi sevi no tāda bērnišķīga skatu punkta, bet tu vēl cilvēkam nodari pāri. Smags temats, tīpaši tāpēc, ka man pašam bija plāriem. Atklāsme. Nē, apstiprinājums. Kādā ziņā? Vispār kaut kā fiksēju šo sarunu, laižu caur sevi. Tā kā man pašam bija plāriem, daudz, ka laižu caur sevi salīdzinu, kā ir vai ir. Aivar, tu pats izdomāji temats. Jā, es priecājos. Man ir svarīgi, lai citiem tas nodara mūsu darbs. Man liekas, tas jau nodara arī pirmām kārtām tev tās lietas, kas tev uztrauc. Tā ir bijis vienmēr, cik mēs kaut ko šeit darām. Tā ir, tāpēc es esmu, kurš esmu. Saka, vai antidepresanti vieni paši var pasliktināt bipolāru traucējumu gaitu? Jā. Pasliktināt var? Jā. Jā? Jā. Ok, nedaudz sīkāk lūdzu. Viņi var iesvārstīt mānijā. Viņi parasti arī iesvārst, tāpēc viņus lieto pārsvarā pie depresijas epizodēm, ja tas ir nepieciešams. Protams, pirmās izvēles medikamenti ir garastāvokļa stabilizatori. Okay. Bet ir cilvēki, kas netiek galā arī bez antidepresantiem, ka viņiem tā kā pie normāla garastāvokļa izlīdzināta, kad viņi ir darba spējīgi, mēģina atcelt antidepresantu, lai neiesvārstītu mānijām, tad pie dēves samazināšanas tomēr sāk parādīties depresijas simptomi. Tā kā, tas ir no gadījuma uz gadījumu, bet jā, cik es atceros, ir cilvēki, kuriem nav labi bez antidepresantiem. Garastāvokļa stabilizators pietiekoši lielā devā terapeitiskajā, uzturošajā. Un kā saka, antidepresants fonā. Jo pamat medikaments pie bipolāriem traucējumiem ir garastāvokļa stabilizators. Litijs, lamatriģis. Man liecās litijs, cik mēs gadus lietojām? Es 2 gadus un lietoju 3 litiju. Līdz viņš vairs nevajadzēs. Litijs labs risinājums. Tā nav reklāma medikamenti vispār. Runājot par tiem bipolāriem, man liekas, viens no spēcīgākajiem, kas var palīdzēt, ir litijs. Ne tikai tas ir atkarīgs no cilvēka uz cilvēku. Okay. No smaguma, kā saka. Vai cilvēks ir agresīvs, vai viņš ir depresīvs, vairāk bipolāros traucējumos. Tur jau tie varianti ir dažādi, un tu noteikti variesi dzīvē sastapies ar cilvēkiem, kam ir, piemēram, viena epizode mānijas 2 gados, un pārsvarā viņš ir depresīvs. Jā. Arī tādi ir bipolārie traucējumi. Jābūt vismaz ja cilvēks pārsvarā ir mānisks, tad jābūt vismaz vienai depresijas epizodē kaut kādā ilgākā laika posmā. Ja ir pārsvarā depresijas un jārunā par bipolāro afektīvo traucējumu diagnozi, tad jābūt vismaz vienai mānijai. Un tad ir variants, kad ir gan mānijas, gan depresijas vienlaicīgi, un tad ir, kā saka, mijās. Kā notiek diagnostika? Kā vispār, kā notiek šī diagnostika bipolāriem, un kāpēc tā dažkārt aizņem vairākus gadus?
Un pēdējā laikā īsāku laiku tas aizņem, jo mainās paradigma un vispār priekšstats par to, kas ir bipolārie traucējumi, kādi viņi ir. Un kā mēs te runājam aizkadrā, kā saka, cilvēki sāk iedziļināties, kas ir bipolārie, vainojot sevi. Nesaprotot bipolāro, tu jau zini, nesaprotot bipolāro traucējumu, vispār to nopietnību kā tādu. Un ārstēšanas princips, ja, kā saka, savu laiku bipolāros traucējumus pielīdzināja šizofrēnijai. Tagad joprojām es dzirdēju komentārus, nesen, kad bija tāds. Zin kā, bija tas vecais nosaukums bipolāriem traucējumiem ir maņakālā depresija. Aha. Jā, tas tāds vislabāk raksturojošs viņu varbūt teiciens, kas saprastu, termins, kas saprastu viņus vairāk. Okay. Ir tā filma Akmeņi manās kabatās, tā multene, ko ir uztaisījusi viena režisora tieši par psihiskiem traucējumiem, kur filmas sākumā un filmas beigās, kā saka, sieviete iet slīcināties ar akmeņiem kabatās. Un, kā saka, viņa ir bijusi psihiatriskajās slimnīcās, neatklājot, kā saka, to visu sižetu. Ir vērts noskatīties, ap citu. Okay. Un tad viņa bija psihiatriskajās slimnīcās un, kā saka, tur radiniece samaksā psihiatrai vai, kā saka, negodprātīgi tas viss. Parādīts arī tā neētiski. Un tad tiek parādīts tā aina, ka kāda man ir diagnoze, maņakālā depresija. Bet tas bija otrs variants, kā saka, kāds tā pirmais šizofrēnija. Okay. Kā saka, stigma un paradigma, kas ir mainījusies mūsdienās. Un, kā saka, lai arī ja šie bipolārie paliek smaga diagnoze, ir mainījusies tā attieksme, jo šizofrēnija 95% būs grūti sasniegt, kā saka, iepriekšējo funkcionēšanas līmeni, bet bipolārie traucējumi ir tādi, kur visticamāk tiks atgrieztas darba spējas, salīdzinoši, kā tas ir bijis varbūt pirms 15, 20 gadiem, kad tas priekšstats par to ir bijis pavisam citādāks. Jā. Saka, vai bipolārie ir iedzimti? Jā. Pilnībā? Jā. Es nevarēju pamanīt savos vecākos bipolāros. Tāpēc, ka iespējams kaut kas to maskēja. Mums bija kaut kas pārējais, bet varbūt tā bija mānija. Tas, kas bija taviem vecākiem, ka šī kaušanās un alkohols, tā bija mānijas epizode. Jo tagad es redzēju, es par bipolāriem ļoti daudz izglītojos. Mums kopā esam gājuši manai ielai cauri. Es tagad domāju, es zinu, ko es nepamanu neko. Es zinu, atkarīgi, kas ir kopīgs bija manā ģimenē un ar maniem bipolārajiem. Saka, mānijas, slēptais, histērijas, varbūt tāda aurošana bija standarts no tā vai kā. Aurošana. Mānijas ir. Aha. Ir. Tas ir izmisums, ka cilvēks nesasniedz kaut ko. Ka viņš nevar ietekmēt. Saproties, tu esi mānijā. Tu izdomā, ka tu gribi sapirkt tos pašus velosipēdus no Nīderlandes. Tev nesanāk, un tu ārdies, tu esi dusmīgs. Tu nezini, kur likties, tu vaino valdību pie tā, ka ir lieli nodokļi. Es laikam zinu, kuram bija bipolārie manam tēvam, jo viņš grib uzstāt uz šķūni, kurš saprata, ka mamma bija vainīga pie tā, ka sūdīgas naglas pirka. Citus vaino. Un tagad es atcerējos, vēl viens ir tāds interesants simptoms pie bipolāriem traucējumiem, ka cilvēks ir tendēts pat labos cilvēkus vainot kaut kamā, ka viņi ir slikti. Saproti, visos atrod kaut ko sliktu. Tas ir bipolārajiem? Jā, tas ir bipolārajiem klientiem, ka viņi pat, ja cilvēks ir bijis ļoti labs pret viņu, viņš pēc laika runās par viņu, ka tas ir bijis slikts, ka viņš viņu nedzirdēja kaut kādu iemeslu dēļ, jo tas cilvēks ir... garām un nelabu saproties, pat ja tas ir bijis kaut kas maznozīmīgs, ka tas cilvēks ir pateicis neuzmanīgi kādu vārdu.
Man jāatzīst, man ir šī tāda černi, es nenodiešu šis cilvēks pēc kārtas, bet man tāda černi ir, ka kaut kādu, un arī, kad es ar sevi runā, man vienmēr atrast arī kaut kāda situācija, savu sūdī, kaut kādu, tā kā sevi var nolikt, bet es tiešām, es domāju, ka tas ir narcisiem. Jā, un redzi, Aivar, es vēl esmu labs priekš tevis. Pagaidām. Biač. Nē, es te nolieku, tas skaidrs. Ak tu. Kādu lomu slimības gaitā spēlē miegs, stress un alkohola vai cits vielu lietošana? Kā jau jebkuram cilvēkam arī. Kas notiek, ja tu neguli? Sirsniņš sāk skriet ātrāk. Tev parādās pārsitieni, tu neguli naktis, tu jūties slikti. Un, kā saka, no mānijas epizodes tu iekrīti depresijā. Mānija nomainījās uz depresiju, un ja tu neguli, kāda veselība tur vispār var būt? Tur jau gļuki sākās. Tu gribi gulēt vairāk, tu sev vaino pie tā, ka tu gribi gulēt vairāk, tu neizej paēst. Rezultātā tev nav enerģijas. Man liekas, tas viss diezgan loģiski, ka tas tikai pasliktina stāvokli. Iepratīm tam, ja tev ir kaut kāds režīms, tev ir sports, tev ir veselīga diēta, tev ir kaut kādi mehānismi, kā tu nomet svāru, samazini svāru, un tu paliec aizvien aktīvāks un beidz uz mani skatīties. Ko? Uz manu vēderu. Es skatos, kurš mums... Turpini? Ņem piemēru no manis. Es zinu. Iedvesmojies. Izdrif to Ozempiku. Ozempiks nav vienīgais zāles, bet... Labi. Saki, pabeidz savu domu. Pabeidz? Da es vairs neatceros. Labi. Vai cilvēks ar bipolāriem traucējumiem var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi bez regulāras ārstēšanas? Nevar. Nevienā keisā. Nevienā keisā. Skaidrs. Ir cilvēki, kas pārtrauc medikamentu lietošanu vai pabeidz uz kaut kādu laiku, piemēram, sievietes uz grūtniecības laiku. Ir medikamenti, kas nav savienojami, bet tad ir jāplāno grūtniecība. Ir jāplāno, lai uz to momentu, kad ir grūtniecība, cilvēkam būtu remisija. Nevis tā, ka cilvēks bez mazai nezin, kur likties un skraida pa pasauli ar lielu vēderu un nedod Dievs arī nodarbojās ar seksu pēc kārtas ar katru un tad nesaudzē bērnu un tādā garā. Kāpēc daudz pacienti pārtrauc lietot medikamentus brīdī, kad sāk justies labi? Un tāpēc, ka viņam liekas, ka viņus Dievs ir izdziedinājis. Ne tikai, bet viņi jūtas labi un tikai domāju. Tu gribētu lietot zāles, ja tu jūties labi? Godīgi, tagad šodien es pateikšu jā, ja es zinu, kādas būs sekas vēlāk manam dzīves priekam bez zālēm. Bet padomā, cilvēks normālais, viņš izārstējās no angīnas. Labi. Viņš laimīgs. Viņam vajag lietot zāles. Nevajag. Bet tā ir angīna, ko var ārstēt. Es par priekšstatu. Es par priekšstatu vispār. Kādreiz man vienreiz laikam mums bija tā, ka es domāju, ka nevajag. Bet saproties, ja cilvēks sajūtās labi, priekš kā viņam vajag zāles, jo vispārējais uzskats ir tāds, ka, ja tu izārstē saslimšanu, priekš kam tev lietot zāles? Labi. Un tieši tas pats ir arī psihiatrisku saslimšanu gadījumā, garīgu saslimšanu gadījumā, ka ir šis te priekšstats. Stereotips, ka viņš nav izglītots, viņš nav pieredzējis to, ko es, piemēram, pieredzējis to. Jā. Un tad rezultātā viņam šķiet, priekš kam lietot zāles, es esmu vesels. Un pēc tam viņš ir atpakaļ vai nu pie tevis. Jā, un viņš iemācās šo te sakarību. Dievs dod, ka viņš iemācās, ka tad, kad viņš nelieto zāles, viņš nonāk tvaikēlā. Tas ir slikti. Vienā mirklī lielākā daļa man jau šķiet, ka iemācās šo sakarību, ja tie ir bipolārie. Ļoti labi. Kā ģimene atpazīt tuvojošos mānijas vai depresijas epizodi? Ja cilvēks sāk tērēties, braukt ātri ar mašīnu, īrē mašīnas, neguļ, un, piemēram, tāds spilgtākais varbūt tāds piemērs varētu būt, ka cilvēks, piemēram, noīrē Teslu
un brauc, mauc, izbauda, kā saka, ja, un brauc uz 100 km/h pa Rīgas Brīvības ielu, ja, un bauda dzīvi, gūst dopamīnu, adrenalīnu, pārdod zemi, visiem izdala kā bagātais naudu. Un tad brīnās, kāpēc... un tad brīnās, kāpēc viņš nonāk, kā saka, psihiatriskajā nodaļā, un viņš tak ir vesels, un tā, un tad rezultātā Bolts viņu, Bolts vai kas tur mums te City bija, vai kas tur mums vēl. Es brauc ar Teslu un sajūties bagāts. Jā. Ne pie stūres, bet vispār. Un tad viņš brīnās, kāpēc viņš tiek bloķēts. Jā, kāpēc viņš nevar paņemt nākamo Teslu. Vien jau Daugavā. Redz, mēs laikam atbildēju uz tavu jautājumu. Jā. Kā pareizi palīdzēt cilvēkam, kurš noliec savu diagnozu un atsakās no palīdzības? Nekā vai ne? Nu, ja viņš apdraud savu vai apkārtējo dzīvību, vai viņam ir murgi psihoze, halucinācijas, tad jāizsauc ātrā palīdzība kopā ar policiju. Vai ne? Citos gadījumos, ja cilvēks rakstur dēļ, viņš neko negrib, tad nahran tā nav ko mēģināt. Tas pats, kas atkarīgā mēģināt, tāpat kā mani alkoholiķi mēģināt izilpt no alkoholiķi, bet ja es negribu, lai man ir alkoholi. Nē, nu saproties, neviens jau Latvijā nav aizliedz nodarboties ar dziedniecību. Es sapratu, par ko, jā, bet es jau esmu... Tu jau vari mēs būt arī... Mēs krājam tagad šitos dziednieciskus, kas arī bipolāros ārstē. Mums ir keišs, mēs gatavosim raidījumu par šo te. Nu, labi, citreiz. Jā. Nu, jā, bet neviens jau tev arī nav aizliedz būt par gaišreģi. Arī. Jā, un meklēt, piemēram, pazudušus cilvēkus. Saproties. Nesaprotu. Nē, nu labi, es tev pateikšu, ko es tēmē reāli. Es te rakstīju, bet es lasīju rakstu par to, ka ir šitie cilvēki brīvprātīgie, kas meklē pazudušos. Un tad tur, kā saka, viņi komentēja par to visu procesu, kā tas notiek. Un viens no šito mēs paplašināsim kādreiz citreiz plašāk, bet doma bija tāda, ka šitie cilvēki, kas ir tādi varbūt maz izglītoti, viņi tā kā saka, kāpēc jūs nepiesaistat gaišreģus? Jā, kāpēc? Un tad viņi atbildēja, vienā mirklī jau mēs tā kā to darījām, ja, un tad mums tie gaišreģi deva vispārīgas atbildes, ka jūs meklējat ne tajā vietā, un viena no spilgtākajām šīm te ainām, kas nav prātā, ka viens no Krievu raidījumu ekstrasensu cīņas vieniem, kas saka, uzvarētājiem Džeks tā kā tieši uz tādu pasākumu tiek atvests, kur nav, kā saka, šie te peldētāji ezerā vai dīķi vai upē, kas tur bija, toreiz neatceros. Un, kā saka, viņus nevar atrast. Un, kā saka, tiek pieaicināts šis gaišreģis. Un viņš saka, viņus atradīs. Viņi ir dzīvi, es jūtu, tas kārtībā. Un tajā fonā, kā saka, nākamajā mirklī kliedz, mēs viņus atradām un izvelku līķus. Saprot, cik cilvēkam jābūt drosmīgam un māniskam, lai apgalvotu tādas lietas, kad pazuduši cilvēki ir kaut kur dzīvi un nefiltrē to, ka tur reāli ir, kas saka, palikuši dvieļi krastā un to cilvēku nav. Loģiski, ko mēs padomāsim? Viss? Tur cilvēks kaut ko fantazē un izdomā, jā? Drausmīgi. Bet sakiet, vai cilvēks mānijas laikā ir pilnībā atbildīgs par saviem lēmumiem un rīcību? Mēs ticamā, ka nē. Hipomānijā viņš jau kaut ko tā kā kontrolē, un viņam ir mērķi, kurus viņš var sasniegt. Nē. Ja tu saproti vispār, par ko ir runa, tu sevi var uzķert tādā momentā, kad tu neguli nakti, jā. un tu no rīta saproti, tev nāk prātā, ka
nav labi. Tu neesi lietojis 4 dienas zāles, un rezultātā tev ir doma par to, ka nav labi. Tad visticamāk tas ir ļoti liels sasniegums tavā terapijas laikā, ka tu vari nokontrolēt un tās zāles sazināties ar savu psihiatru, uzrakstīt viņam un paprasīt, kā tev atkal atsākt lietot zāles. Tas ir ļoti liels sasniegums. Kā ir ar ģimeni? Vai ģimenei vienmēr jāapcieš slimības izpausmes? Vai tomēr ir robežas, kuras nedrīkst pārkāpt? Man liekas, mēs visi varam likt robežas. Un tas ir vajadzīgs. Pretējā gadījumā, ja tu neliksi robežas, tu cilvēkam nepalīdzēs. Tu barosi tikai viņa patoloģiju. Vai cilvēks ar bipolāriem traucējumiem var būt veiksmīgs un veidot karjeru, ģimeni un sasniegt augstus mērķus? Var. Ja viņam apkārt saprotoši cilvēki, kas viņam pasaka, ka ir lietas, kur tu pārāk daudz uzticies cilvēkiem, Jā. Ir lietas, ka mēs tevi saprotam, ka mēs esam šeit, nevis prom, un ka tu mums rūpi, un ka mēs tevi mīlam. Jā. Sakiet, ka noslēgumā, tad, ja cilvēks pēc mūsu sarunas sevi atpazīst vairākus simptomus, kādam vajadzētu būt viņiem pirmiem solim? Tad, kad viņš noskaties uz šo te... Psihiatrs. Pieteikties vizītē pie psihiatra. Pie psihiatra. Pie Pētera Zālīša. Vai Panacea LV klinikā. Vai arī pie jebkura no mūsu psihiatriem klīnikā. Jā. Liels paldies, Pēteri. Paldies, jo tas arī nodara arī man personīgi. Šis saruna bija ļoti, svētīga, ja tā var teikt, manis pašā, nedaudz arī skumji, bet ļoti, ļoti vērtīgi. Un arī ikvienam, kuram ir šie bipolārie traucējumi kā man, ir vienmēr iespēja savu veselību uzlabot, iepazīt slimību, būt veiksmīgam, būt laimīgam, jāsaprot, ka tas nav viegls ceļš, neklausīties apkārtējos, bet iet pretī šī remisija atlapšanai, lai šī dzīve ir vieglāka. Labi, ja tevi atbalsta, tevi radinieki un pasaka, ka tevi mīl un grib palīdzēt, varbūt vajag arī viņus ieklausīties. Arī vajag ieklausīties. No jaunās paradigmas, man liekas, it sevišķi, ja jaunieši, kā saka, ka kaut kas nav kārtībā, viņi jau ir gudri. Tieši tā. Viņi ir izglītoti, un tāpēc der ieklausīties, kā saka, paldies tev. Jā, liels paldies, veiksmīgi.